Tik forši, kad es šodien izlasīju, kā Fotona 4, es teiktu 5D hibrīda versija, tas jau 4D jau vairs nav modē, 5D. Ir fantastiska lieta, kas neinvazīvi, ļoti pakāpeniski, neagresīvi izsilda visus audu slāņus, un noteikti, vismaz manās rokās klīnikā, mums tā ir pirmās pakāpes terapija, lai mazinātu novecošanās un pirmās ptozes izpausmes. Jo pirms jūs kaut ko pildat, stimulēt, mums jāpārliecināt, ka audi ir veseli un nav tādas ierīces, kas to darītu labākā Fotona iekārtu un viņus maģiskie kombinētie protokoli. Šis ir ļoti labs jautājums. Klasiski medicīnā mēs sākam izmantot biorevitalizāciju aptuveni no 27 gadu vecuma, jo tas ir jau pierādīts, ka mēs sākam zaudēt savus ūdens rezerves, bet otra lieta, kas ir maz novērtēta, ir ārējo faktoru ietekme uz ādu. Ja, piemēram, ādiņa ir uzkrājusi saules radiācijas enerģiju, viņa ir fotobojāta, vai arī viņa dabiski tendence ir uz ekzēmām, šajā te rehabilitācijas, jeb totālā remisijas periodā mēs varam uzlabot audu hidrorezerves. Ko es ar to gribu teikt? Kad jebkurš gadījums ir individuāls, mēs biorevitalizāciju skatāmies pēc nepieciešamības, jo uzskatām to kā rehabilitācijas etapu un vienmēr cenšamies sev pajautāt, kāpēc mēs kaut ko daram. Un šajā gadījumā biorevitalizāciju mēs izmantojam, lai sagatavotu audus traumātiskām manipulācijām vai arī ārstētu audus, jo zinām, ka pacients ir ar tendenci uz sausumu. Mana izglītība ir ārsts, dermatologs, imunologs ar papildu specialitāti un vesela kaudze metožu certifikātu saistībā ar estētisko medicīnu, bet paralēli es vēl dodos diezgan daudz un regulāri uz dažādām fokusu apmācībām, meistarklasēm pie pasaules vārdiem, profesors Marīnī, profesors Radeli, profesors Jāni Van Lohems, profesors Jutskovska, profesors Sebastians Kotofānā. Tie ir tie pēdējie vārdi, kuri man tagad 2 gadu laikā nāk prātā, kas ir mani personīgi apmācījuši noteiktu manipulāciju veikšanā. Plus mūsu visi asistenti ir ar medicīnisko izglītību un viņiem paralēli mēs organizējam apmācības. Tādēļ klinikā vienmēr priekš manis drošība ir pirmajā vietā un mēs ļoti daudz tajā ieguldam laiku, resursu un arī finansiāli. Tik sarežģīti jautājumi. Par apmācībām. Tā jau ir sen mana sāpe. Mēs klinikā to mēģinām risināt patstāvīgi, pašrocīgi, jo uzskatām, ja tev nav konkrēta piemēra, tu ņem un dari pats. Bet ar apmācībām es atklāt sakot nezinu. Manā gadījumā es zinu visas populārās Eiropas valodas, un tad man nav problēma braukt un mācīties. Un tā ir mana ceļa zīme, lai es to darītu. Tas nav šķērslis, bet, protams, latviešu valodā kvalitatīvas apmācības, kas nav firmas sponsorētas, praktiski, vismaz manā ārsta praksē ir maz, bet, manuprāt, ja jūs bruņosieties ar tādu uzdevumu un gribu, jūs varat iemācīties jebko. Galvenais ir mēģināt darīt, iegūt attiecīgo izglītību un tad arī varbūt atvērt arī mācību centru paši.